What? Tas freestyles. Abra nāk, abra freestylot jau sāk. Tā stunda nāk, tā stunda nāk un ir jau klāt. Jau sveiciens, čau, atskaņas. Šeit atkal ir Abra ieradies. Es nehaidžekoju, Jenots mani uzaicināja šeit, man liels prieks šeit būt kā vienmēr. Un mēs šodien kaut ko paskatīsimies un mazliet pareaģēsim stuff, izsniet tas reakcijas. Sup, man. Boom. Man vairāk nav ko teikt, vienkārši klaps sinhronizācijai. Tas, ko mēs šodien... starp citu ir jāskatās tur, jā? Es kaut kā visu laiku gribu redzēt, vai mēs esam fokusā. Sorry, visu laiku sanāk skatīties garām kaut kā. Bet tas, ko mēs šodien esam nolēmuši paskatīties, un es domāju, ka arī atskaņu tā kā virsraksts jau nosaukums pasaka, ko ir Kreisā krasta jaunais klips Wake Up. Mums ir daudz ko teikt, bet izliksimies, ka mēs to klipu skatāmies pirmo reizi. Nē, pareizi, jā. Jā, pareizi. Ar svaigu aci tieši tā. Paskatīsimies kā cilvēks no malas, kas pirmo reizi, kas klausās rap, bet kas pirmo reizi redz šito video. Jā, mēs vispār varētu uztaisīt otru versiju, ja mēs to klipu noskatītos vēlreiz ar svaigu aci un ausi un saprātu, it kā mēs nebūtu Kreiso krastu dzirdējuši pirms tam. Damn, tas ir koncepts. Tas varētu būt ekskluzīvi Patreon sekotājiem. Tas ekskluzīvs stuff, saprot, šito nevarēsiet savās mājās dabūt. Padomājiet par to. Okay, boy. Tā tev nav nekāda vietu televīzija. Arturs Jenots, atskaņas, that's what's up. Nu ko, es domāju, ka mēs arī paigi varam nevilkt garumā, ne? Mēs varam iesākt vienkārši vēl pateikt ar to, ka dziesmas nosaukums ir Wake Up ar 2 K. Lielākam uzsvaram. Kas seko līdzi tādām tradīcijām, kā piemēram dziesma Flexinonem, kurai arī ir 2 K burti ielikt pa vidu. Un nav jāmin KK kreisais krasts. Nav jāmin KK karsts. Damn, boy. Okay, let's wake up. Aiziet! Labs sākums, patīk. Patīk, ka gaisma ienāk. Tunelis. Ok. Mēs varam pie šī apturēt. Pie šitā jau mēs apturēsim. Jā, par šito mēs varētu parunāt pēc tam, bet tas, ka šis ir Kreisā krasta vakarēdiens, es nezinu, vai to darbu tā sauc. Bet, katrā ziņā šis darbs, kur jūs redzēsiet gandrīz visam video cauri, ir balstīts uz gleznu, kas saucās Svētais vakarēdiens. Tikai šoreiz visu dalībnieku vietā ir Kreisā krasta dalībnieki. Pirmkārt, jau pats koncepts par sevi ir ievērības cienīgs. Un esmu redzējis arī Kreisā krasta džekiem, man liekas, viņi savos Facebookos vai kur kā viņi salikuši. Cover bildi ir ielikuši šito stuff. Tā kā mēs pēc tam varētu mēģināt atminēt, kurš ir kurš. Liels un atsevišķs punkts vispār. Zini, kas man tikko ienāca prātā, ka Kendrickam taču ar tikko klipā bija Svētais vakarēdiens. Nebija bildi uzzīmēt, bet viņi bija inscenējuši. Man liekas, ka Kendrickam bija, ne? Kurai dziesmai? Man šķiet, ka Humble. Humbleam. Tur bija, es neatceros kuram klipam, bet es esmu pārliecināts, ka Kendrickam viņi sēdēja pie vakarēdienu. Jā, tas bija Humblā. Tas bija Humblā, jā. Tur daudz baznīcas mums šķiet bija. Jā. Labi, tagad kādā ziņā tas ir cits storijas. Tas ir cits storijas, jā. Cits atskaņas. Ok, ejam tālāk. Yes. Tik labi uzzīmēts. Mums ir sākums. Ok, te jau man šķiet, ka šis jau ir interesanti. Tu redzēji, ka Diana nošēroja šo? Diana šo ir nošērojusi. Diana nošēroja, man patika arī tas komentārs, kā viņi to rakstīja. Laikraksts Diana ir ticis Kreisā krasta video. Man liekas, ļoti laba paradigma maiņa, kad mēdījis pasaka, hei, mēs esam tikuši rapa video, nevis repers pasaka, hei, mēs esam tikuši tajā mēdījā. Man šķiet, ka neviens Latvijā nav lasījis avīzi ar tādu svēgu, kā to dara Mad Joe. Vēl viena piezīme, starp citu, par Mad Joe, ja mēs redzam video uzrakstu, ir rakstīts Kreisais krasts. Iepriekšējās dziesmas, kurās bija Mad Joe, bija pierakstīts Kreisais krasts feed Mad Joe. Viņš laikam ir iekšā tajā. Plus, man liekas, arī tajā bildē ir viņš redzams. Svētā vakarēdienas bildē, bet tā varētu būt. Jā. Šis vispār ir arī
šī ir lieta, ko mums noteikti vajadzētu kaut kad, nezinu, varbūt karsts podkāstā uzaicināt, parunāties, kāpēc tā un kas tā, vispār. Jo Mad Joe ir, mēs tā kā saprotam, bet tas tā kā nav baigi pašsaprotams, kāpēc viņš šeit ir. Es domāju, ka par kreiso krastu mēs dzirdēsim vēl un noteikti būs arvien lielāks pamats uzaicināt kreiso krastu ciemos pie mums. Ejam pēc mērē iekšā, mēs baigi bremzējam. Okay. Grilzi. Meitenes. Mašīnas. Vēl meitenes. Karoči, mums ir pirmās pāris sekundes, un mums ir jau ļoti daudz punktu video ir ielikti. Skatāmies vienkārši, kas būs vēl tālāk. Šis man šķiet vispār ir foršs kadrs, tas vakarēdienas, un man patīk, ka tur ir kā rakstīts uz tā galvā. Uzmanība detaļām. Jā, ir tas stāsts, kāpēc arī šo video, man liekas, cilvēki var skatīties vēl un vēl. Bet, labi, brienam tālāk. Par meitenēm. Es vienkārši, lai mēs visi pēc tam pievēršam uzmanību. Šis ir klips, kurā man pirmo reizi Latvijas rapa klipu vēsturē nav kauns no meitenēm. Vēl bija arī, otro reizi Kristiānas klipā man nebija kauns. Es tiešām jūtu, ka tās ir meitenes, kas nejūtās nērti, viņas ir dejotājas, viņas spēja parādīt, spēja sevi izrādīt un spēja fleksēt ar to, kas viņas ir. Man liekas, ka tas ir skaisti. Vienkārši, tā nav tā cringe. Arvien kaut kas, arvien tīrāk kaut kā enerģija tiek nodota. Jā, precīzi. Uz ekrāna. Ejam. Ķēdes. Yes. Swaggers. Un es spēju noticēt. Ļoti daudz kas. Stop. Ļauj man iepauzēt šajā vietā. Tas, ko es gribēju pateikt. Interesantais fakts. Tātad divans, viņam blakus ir... Labi, es atvainojos. Es izslēgšu. Tā, viņam blakus ir meitene vārdā Laura. Man līdz šim nav nācies šo faktu pieminēt, jo nav bijis iemesls, bet Laura ir grima māksliniece, kas mūs grimē Vadugunīs, kad mēs klipu filmējām. Plus it's all connected. It's all connected. Te ir vienkārši slāņi uz slāņiem. Viss ir saistīts. Maucam tālāk, ja? Maucam tālāk. Nevajag dzēju. Tās mašīnas. Tas nauda. Tas ir viss tā, kā tam jābūt ir. Kreisais krasts nāk ar swagu. Kreisais krasts nāk ar swagu, ar mašīnām, ar naudu, ar dejotājiem, ar appearance. Parāda. Vēl viena fiška video. Mēs redzam, ka apzināti video tiek lausta 4. siena, un mēs redzam visu laiku vietas, kur mēs redzam kameras, ar kurām tiek filmēts video. Gaismas redzams, klape ienāk kadrā, viss tāds. Tas ir tāds apzināts virziens. Arī forši detaļi. Tā ir kūra. Tas bija cool. Nice. Vai ne? Arī. Vienkārši ne no kurienes. Kur maz baledējotāji. Es gribu vienkārši pateikt šautautu Kaizeram par šīm rindām. Tu atver acis, tas var kādu brīdi sāpēt. Ne tikai gan kontekstā, gan ārpus konteksta. Ļoti forša detaļa. Man patīk vārdspēles, un to var ļoti daudznozīmīgi uztvert. Īpaši, nezinu, kad cilvēks bijis ilgstoši tumsā un tam līdzīgi tu atver acis, viņas vienkārši sprākst puši. Patiesība sāp. Tu ieraugi patiesību. Tas man šķiet aktuāli šobrīd ir ar Michael Jacksonu visu to lietu. Un visādiem stāviem, jā. Tā kā šautauts daudznozīmīgiem tekstiem. To, kas gadiem tevi nepamanīt stāvē, kad beidzu cīnīties un pamodos no miega. Toms Rings. Arī redzams. Tu vari būt tik, cik pats tu gribi liels būt.
Siliņš beats. Forši beidzot viņu redzēt klipā. Vai ir kāds klips... Kurā Denis nav uzmetis vēl tušu? Jā, bet man šķiet, lai arī cik varbūt kādreiz, es zinu, ka daudziem tāds viedoklis, kādreiz tas varbūt likās, ka tur cringy vai kas tur ir, bet tas ir viņš ir absolūti patiesi tajā mūzikā, ko viņš dara. Tas ir tavs paraksts. Tas ir tavs paraksts, jā. Tu zini, kamēr kāds tur, nezinu, uzmet kādu gangsāju, tikmēr Denis uzmet vertušku, man šķiet, ka, zikā, kamēr es jūtu, ka tas ir patiesi, kamēr tas strādā. Kamēr tas strādā, tāpēc, ka, come on, Denis ir sportists, un viņš, starp citu, tikko uzvarēja savu pirmā profesionālā cīņa arēnā Rīga, tā kā, man liekas, mēs vispār nedrīkstam neko sliktu Denis teikt. Tā ir malcam. Un mums bija, un ir maize. Denis pasaka par maizi, ir tērpi saskaņoti, un var redzēt, ka katram reperim ir arī savu veidu ainas uzbūvēts. Šeit ir pielikta režija. Idejas iemests iekšā. Tas nav plika skaitīšana kamerā visu laiku. Ir kaut kāds idejas iekšā. Ir idejas saliktas iekšā. Bet tikai visiem ķēdes ir. Pionierim nav. Bet būs, gaidiem būs. Tās meitenes ir ļoti labas. Hot, viss seifiņā. Viss tā, kā tam jābūt ir. Nav jautājumu. Ok, kreisais krasts apūš sienu, kas viņiem ir aiz muguras. Es vispār... Jautājums ir, cik ilgi aizņēma video klipu filmēšanas process, vai ne? Cik tas ilgi bija? Man ir arī jautājums, kāpēc viņi... Apūta sienu? Jā, kāpēc... varbūt mazāk par to message, kāds tam visam ir, bet kāpēc tika sabojāta tā vakarēdiena bilde? Vai tas tikai izskatās pēc oriģināla? Tas ir, man liekas, jautājums, kādēļ šitais ir. Mēs paši neapsnēsim. Jāpietaupa, jā. Nespekulēsim tagad. Daudz detaļu. Zikā, tas dāvanas, tā tiešā atsauce ne uz tekstu, bet tanī pat laikā viss tas klips ir viena liela māksla ar tādām dažbrīd pat šķietam tādām nejaušām detaļām, kas vienkārši ļoti skaisti izskatās. Es varbūt nesaklausīju, kāda ir atsauce uz to mazo baldejotāju, bet forši izskatās. Bet tā ir, īpaši. Acīm baudām, kur ar ķēdi kaklā bērns, interesanti ideja, vai ne, viņi tur dejo un smuki tas nofilmēts, man šķiet, ka tas ir interesanti, tāpat kā ar tām dāvanām, ka viņas tieši atsauca, vai ne, to bieži dara, bet viņas ir uztaisīts interesanti, ir uztaisīta māksla, kas bieži vien, tas nav tev paņemt mazu dāvanu maisiņu nopirkt kaut kādā veikalā un atnest uz... Tur ir, paņemts, kad vai ne, piedziedājumā tiek minēts birthday un tam līdzīgi, un tad ir dzimšanas dienas dāvans, skatāmies tālāk katrā ziņā. Rītu esmu agri augšā krasta zaldāti, manas vienu telefonu zvanu, sargājumu savu arī citu, sauc par zēnu, man sauc par sliktu, nekad nesūdzos vispār. Mēs ejam uz 100 un mēs dabūnam visu, ir pārējās komandas, mēs nedzirdam viņus. Naudas skaitītājs, kas nespēja aptvert visu, kas no skaitītāja mašīna, Šautauts rindām, es ieguldīju sevī, tas ir miljons kā drošs, forša rinda, un man liekas, tas ir kaut kas arī, ko var piezīmēt pionierim, ka viņam laikam ir tādas vārdu spēles, kuras mēs īsti nemanam citur. Plus viņam nāk līdzi arī, kaut kādā ziņā tas spēks, ka viņš ieguldīja sevī, tas ir miljons kā droši, un tie, kas zina arī kaut kādā ziņā to pionieru backstory, tas iedod tam klāt papildus spēku. Vēl viena detaļa. Pirmkārt, jautājums ir, es nezinu, tas ir Kalašnikovs, nav Kalašnikovs, kāds varētu iekomentēt? Kādas markas ierocis tiek turēts? Tas varētu būt svarīgi. Un ko es vēl ievēroju? Redz, kur fonā stūrī var redzēt, kā Denisu grimmē. Tas ir atkal tās ceturtās sienas laušanas, tas ir krūti,
tas arī ir, redz, kur mēs uztaisam mākslu, un redz, kur pēkšņi mēs varam redzēt kaut ko no filmēšanas setu. Daudz interesantu detaļu, tāpēc varbūt interesi pārspēlēt atkal, jo tu, ok, es nepamanīju, ka tur, nezinu, Denis grimē vai kaut ko tam līdzīgi. Tāpēc, ka tev priekšā notiek viss kaut kas tik aktīvs, tas ir tā kā Childish Gambino, This is America, vai ne, ka Glovers tev novērš uzmanību ar savu dejošanu, ka tu aizmugurē pat neredzi veselu lērumu detaļas. Tas ir arī tā kā tas Dancing Gorilla, vai ne, kur nezinu, cilvēki spēlē basketbolu un izrāds, ka tur cauri dejojoši gorilla ir izgājis, bet tu nepamanīji, tāpēc, ka tu pievērsi uzmanību kaut kam citam. Tā kā skatoties klipu ir vērts, šo klipu skatoties ir vērts pievērst uzmanību, kas notiek backgroundā, varētu ieraudzīt kaut ko interesantu. Yes. Dzimšanas dienas settings, kas atsauc uz piedzīvi. Tur ir kreisā krasta džemīša iekšā. Te ir punkts Z, ir paņēmis vārdu paka, vai ne, un dekonstruējis, cik to ir iespējams kaut kādā ziņā ļoti, ļoti daudz nozīmīgi, vai ne, paka vaļā, paka ciet, dzimšanas diena, cita veida pakas, tu dabū pakas par pakām, pakas uz pakām īsumā sakot. Pakap. Pakapline. Davai, maucam tālāk. Prosta motorzāģis. Motorzāģis, kāpēc nē? Bet reku tas saslēdzas. Kāpēc šis notiek? Destrukcija. Vienīgi destrukcija. Tas ir interesanti, ka viņi salauza to sienu. Tāpēc, ka viņi visu laiku lauza 4. sienu. Es domāju, salauza 5. Jā. Tur mašīna tagad braukāja pa angāru. Paviljons ļoti forši. Jautājums, kurā paviljonā viņš to filmu. Šis ir tik labs kadrs. Ļoti labs kadrs. Un visi tie konfetī, kas lido krūti. Baigā koncentrēšanās uz Mad Joe, ne? Liels fokus. Baigais fokus uz Mad Joe. Tas ir, tu sāks skanēt zemes stundu, protams. Pēc katra Latvijas klipa, pēc katras Latvijas dziesmas radio sāk skanēt zemes stundu, tas tāds standarts. Baigi interesanti, kāpēc Mad Joe ir tādā fokusā. Viņš ir piedziedājumā, bet beigais uzsvars uz tur varēja būt kāds cits kadrs pašās beigās. Kāpēc tieši viņš sēž tajā krēslā? Tas man šķiet ir arī jautājums. Varbūt kaut kas par ko padomāt. Jā, es pieļauju, ka tur nav nekāds beigais message, vienkārši domāju, ka tas tāds apzināts solis, bet kāpēc? Kas ir tieši? Jā. Kāpēc tā? Bet klips krūts, ne? Viņam ir daudz detaļu, viņam ir liels replayability value, tur ir tie kadri, tur ir skaisti kadri. Man liekas, Jenota, tu biji pat iekomentējis tajā videoklipā apakšā komentārā. Šis man šķiet ir klips, ko mēs tik ilgi bijām gaidījuši, un beidzot tas pie mums ir atnācis. Jo tādu klipu uzfilmēt, tas nav vienkārši. Šķiet, ka Latvijā klips, nevis Latvijā klips, bet vispār šķiet, ka klips uzfilmēt ļoti vienkārši, un mēs vienmēr paši redzam tur, cik skaisti mēs varētu tur tādu kadru uztaisīt un tādu, bet lielākā daļa nezinu, cik daudz tas maksā tādu vienu kadru uztaisīt. Labi, šeit arī ir sarežģīti, bet te ir mazliet vieglāk, jo te ir milzīgs paviljons, kurš ir ar kaut ko izrotāts, sagaismots, un tas viss ir nofilmēts tādā bieži vien dokumentējošā stilā, vai ne? Bet kreisais krasts iepriekš viņiem tāda lietus dziesma, vai ne? Yeah. Tur bija daudz tādu kadru, kas, tas nemaksā lēti tādus kadrus uztaisīt. Tur ir tehnika, gaismošana, laiks, bieži vien kaut kāda lokācijas ir, un tas ir baigais ņemstiņš un sarežģīti. Tā kā visiem vienmēr ir kaut kādas vīzijas par to, bet kā kaut kādas klips uztaisīt, bet bieži vien tās vīzijas atdurās pret realitāti, kurā
to tik viegli nav izdarīt. Tāpēc man liekas, ka vispār kreisais krasts to Latvijas repa un arī vispār mūzikas video klipu latiņu ir pacēlis ļoti augstu. Nevis par pāris metriem, bet tā diezgan pamatīgi, un es domāju, ka šo būtu grūti pārliekt lielākajai daļai Latvijas mūziķu. Jo ir mūziķi, kas filmē tiešām kvalitatīvus klipus Latvijā. Arī sarežģīts, un tur ir režija un ļoti profesionāliem operatoriem un milzīgu komandu, bet tas notiek citos žanros un notiek ar citām finansēm. Tie mūziķi arī pamatīgāk pelna nekā tur varbūt parastais Latvijas reperis. Jā. Bet kreisais krasts nav parastie Latvijas reperi. Vismaz ne šobrīd vairs. Kreisais krasts vienmēr bijis spēlēm, vienmēr bijis kartē un prieks tiešām. Šautauts vēlreiz Laurai. Man bija ritīgs prieks viņu redzēt. Es zināju, ka viņi dejo. Es redzēju, ka viņi kaut ko klipā dara. Viņi kaut kādas storijas no klipa filmēšanas. Es domāju, ka viņa grimē. Bet šo es negaidīju. Novēlam, lai vēl visi repa darboņi, lai katrs no mums tā sacīt, lai katrs no repa darboņiem iet un turpina laust to spēli ar vien tālāk. 2019. gads, vairākos punktos, man liekas, šī repa spēle, ja mēs drīkstam šo žargonu lietot, repa spēle tiek lausta. Vairākas latiņas tiek laustas konceptuāli, vizuāli, audiāli un tam līdzīgi. Man liekas, ka šis gads vēl nav galā, tā kā es domāju, būs vēl daudz, kas interesants sagaidāms. Jā. Es domāju, ka kreiso krastu mēs varētu sūtīt uz repa olimpiskajām spēlēm. Pārstāvēt Latviju. Yes. Labs koncepts. Repa olimpiskās spēles. Latvijas olimpiskā komiteja jums ir par ko padomāt. Tu nesā nevis olimpisko lāpu, bet tu nesā tā kā mixteipu, jā? Tā kā olimpiskais mixteipes, kurš nekad neizdeg. Viņš ir pārāk karsts. Pārāk karsts vienkārši. Jā. Lūk, tā kā, jā, tas laikam arī viss, ko mēs varam īsumā par šo klipu piebilst un reaģēt uz šo klipu. Paldies, ka skatījāties, spiediet subscript, spiediet like. Man ir Patreon lapa, ja jūs vēlaties atbalstīt atskaņas vai jebko citu, ko es daru, tad droši Patreon lapā dažādi veidi, kā to visu darīt un sīkāk paskaidrojam par to visu. Paldies, ka skatījāties ar mani kopā. Kā vienmēr visur blakus Sirdsvegara laboratorijā, jo īpaši Idūs Ebra. What's up, boys? Šautauts Artūram Jenotam. Artūrs Jenots nav nekāds zadrots. Artūrs Jenots top, Jenots spēlē. Boom. Tieši tā, paldies jums. Tieši tā. Kleps sinhronizācijai. Yeah, boy. Atpakaļ sinhronizācijai. Zvana signāls. Ir pienācis laiks nedaudz slīpēt. Jūs neko nedarāt.